Esmu Gustavs Latkovskis, Latvijas ārstu biedrības valdes loceklis, Latvijas ārstu biedrības certifikācijas padomes priekšsēdētājs, Latvijas universitātes profesors, bet pirmām kārtām kardiologs. Pats svarīgākais ir izvairīties no mākslīgajiem taukiem, proti tie ir augu tauki, kas ir apstrādāti ar ūdeņradi, lai tos padarītu biezākas konsistences, bet šī procesā, kas saucās hidrogenizācija, diemžēl var veidoties arī tā sauktie transtauki. Un visaugstākais risks tie ir dažādi rūpnieciski ražotie tauki, kā piemēram dažādos konditorijas izstrādājumos pieejamie margarīni. Otrām kārtām mums nevajag pilnīgi izslēgt, bet tomēr krietni ierobežot, piemēram, dažādas desas, dažādas traknās gaļas izstrādājumus. Nevajag pārspīlēt ar pārmērīgi trakniem piena produktiem. Piena produktus nevajag pilnībā izslēgt, tie ir veselīgi, bet tur ir jāsaprot, cik daudz saprātīgos daudzumos mēs uzņemam pienā esošo traknumu. Ko es ar to gribu pateikt? Nevajag būt tā, ka mēs gan no rīta, gan pusdienās, gan vakariņās ēdam gan sviestu, gan sieru, gan krējumu, gan traknu biezpienu, dzeram pienu, dzeram kefīru, rūgušu pienu un tā tālāk. Ja pārsvarā mūsu uzturs būs tikai no tāda un plus vēl pa virsu desa un trakna gaļa, tad patiesībā mums būs stipri par daudz piesātināto tauku, kas nav veselīgi. Šiem te piesātinātiem taukiem, kas ir pienā un dzīvnieku taukos, vajadzētu sastādīt apmēram 1/3 no kopējā tauku daudzuma. Tātad 2/3 no visiem taukiem vajadzētu nākt no zivīm, olīveļas, riekstiem, mandelēm un citiem augu valsts izcelsmes